Šis raidījums Jauna nedēļa mēs turpinam, un kā jau pirms reklāmas teicu, turpināsim studijā šeit sarunu par to, kas notiek Lībijā un kas varētu notikt. Tuvākajā pārskatāmajā laikā studijā Kārlis Kresliņš un Andris Edlnieks. Varbūt sāksim ar to, tad vai jums, es saprotu, ka tās versijas tur humānā palīdzība un katastrofa, lai novērstu, tas viss ir publikai domāts. Mums ir tomēr jādomā arī jums kā ekspertiem varbūt pragmatiskāk un varbūt pat ciniskāk. Kas galu galā ir tas pamats, kāpēc tad Lībijā pēkšņi tādas, teiksim, visas pasaules vai arī šobrīd NATO vadīta intervences, tā laikam jāsaka? Atļausiet, jā. Lūdzu. Es teiktu, tur bija divi tādi būtiski momenti. Tas pirmais moments, ka Kadafi pieļāva kļūdu vai pat izsauca to uguni. Viņš piespieda kādu operāciju veikt. Ja viņš paziņo atklāti, ka viņš ies, kur ieņem tajā nemirnieku pilsētā un iznīcinās katru ģimeni, ka viņš ies no mājas uz māju, no ģimenes uz ģimeni un visus tos, kas viņa pretiniekus iznīcinās, tad sabiedrībai palika tā situācija, ko tad darīt, ja tāds ir oficiāls paziņojums. Nē, bet tur jau tas, ka kādam nepatīk vadītājs valsts, lai arī diktators vai, teiksim, autoritārs valdīšanas stils. Bet tas jau bija arī, piemēram, Ēģiptē. Tas pats arī bija Tunisijā. Tur kaut kā neviens negāja, nešāva, neviens viņus neaizstāvēja. Tas ir taisnība, jā, ka šajā reģionā visi tie valstu vadītāji ir no vienas puses diktatori, kas atrodas pie vadības vairākus gadu desmitus, un Kadafi tur 40 gadus atrodas. Bet no citu valstu vadītāju puses izskan drīzāk, ka viņi ir gatavi iet uz kaut kādi piekāpšanos. Bet tad jūs uzskatāt, ka tā kā gāja palīgā aizstāvēt mierīgos, grūti nosaukt par mierīgiem, jā, bet, teiksim, citādi domājošos? Neaizstāvēt, vienkārši piespiesta tikai sabiedrībā. Ar to, ka pasaka, es iešu nogalināt. Viņi aizstāvējās uzreiz, teica, mēs arī šausim, jā. Jā, tad ir spiesti iet viņiem tā kā palīgā. Ja nāk un taisās slepkavot un to paziņo oficiāli, tad sabiedrībai nereaģēt. Es teikšu, kā ir, tie ir cilšu kari. Es to mūžīgi, es dēvēju Āfrikā, Lībijā tieši konkrēti pat labāk notiek cilšu kari. Ja viena cilts var draudēt otrai, un tā retorika arī no nemiernieku puses, atļaušos aizrādīt, nav mazāka kā no Kadafi puses. Arī nemiernieki ir zvērējuši un teikuši, ka viņi ieņems Tripoli un noslaucīs visus Kadafi piekritējus. Nē, tur jau viens nav labāks par otru bez savas būtības, jo mēs tā ejam. Bet sakiet, kāpēc tad šobrīd iejaucās rietumi, cilšu kari? Nafta gāze, 2–3% naftas gāzes uz Eiropu. Labi, tas it kā saprotams, Berlusconi un Itālija, Francija saņēma, viņi arī diezgan skaļi bija tie, kas... Bet es nesaprotu to loģiku. Viņiem jau, Kadafi jau bija pieļaucēts, viņš tika attaisnots, tur Lokerbijas lietā, negluži attaisnots, bet... Viņiem vairāk ir arī... Kas tad gal galā, kāpēc tad viņi sāka šobrīd lekties ar Kadafi, kas jau pārdeva viņiem naftu un gāzi? Bija jau normāli, maita, bet savs maita, Tieši tā, maita, bet savs maita. Ja godīgi jāsaka uz šo jautājumu, jā. Es pieļauju domu, ka, ja jūs esat tur nemiernieks opozīcijā esošās cilts pārstāvs, ja, varbūt kāds ir apsolījis kaut ko vairāk. Respektīvi lētāk pārdos, pieņemsim, jā? Kaut kā tā, vairāk, lētāk. Es jums kā armijas cilvēkam gribu aicāt tālāk. NATO man izskatījās gariem zobiem pārņēma šo vadību, ka viņi pat kratījās no tā visu nos, no šodienas formāli viņi ir tie, kas vada šo operāciju. Kā jūs paredzat, kā militārs cilvēks un arī ar armiju saistīts, kāds ir notikuma tālākais attīstības scenārijs? Vai tā var no gaisa tikai tur tā kā lidināties, šaut tankus? Redziet, šeit ir tās divas puses. No vienas puses NATO ir noteikusi 90 dienas. Kas 90 dienas ir paredzēta tā operācija. Bet ko viņi grib tajā operācijā? Nē, pirmkārt, viņi izplāno, ka tā operācija būtu, lai 90 dienas. Tas ir punkts pirmais. Tās 90 dienu laikā skaidrs, kad ir iespējams iznīcināt visus pretgaisa aizsardzības. Tas jau izdarīts, cik es sapratu, vairāk vai mazāk. Praktiski jau ir izdarīts. Tālāk var arī iznīcināt, ja tiks pārvietosies bruņu tehnikā, kaut kādi Kadafi, to viņi dara, un to viņi arī darīs. Skaidrs, kad var komandvadības centrus iznīcināt. Tātad atsevišķus punktus mūsu dienās var iznīcināt diezgan precīzi. Bet kāds tas mērķis operācijas? Pagaidām tas operācijas mērķis vienkārši nepieļaut, ka Kadafi apspiež vai nogalina tos savus pretiniekus vai tos nemierniekus, ko viņš uzskata. Bet vai tad viņi ir gatavi kaut kādām, pieņemsim, ka tagad iedos Kadafi tā
sakot prasti latviski pa pūrunu, ka viņš vienkārši tagad noraustīsies un neko vairs nedarīja. Bet viņiem taču tādā gadījumā sarunas jāsāk. Viņi vispār spējīgi ir, kā jums šķiet? Viņi nerunā savā starpā. Viņi ir pateikuši, tad te ir vienkārši strupceļš. Šeit ir lielas problēmas, jo šī laika reāli runāt pa kaut kādu opozīciju, kas būtu skaidri saprotama, ko viņi grib, kādu viņu mērķu, viņu nav. Tādēļ šeit patiešām es piekrītu to, ko kolēģis sacīja par tam, ka tas ir starp ciltīm, cilšu kari, viena cils tiek vairāk apspiesta, otra mazāk apspiesta, un tagad ir iespēja uz tā viļņa, ka notiek tās revolūcijas, uz tā viļņa arī skaidrs, jā. Andris mums vaicā, arī Sīrijā sākušies nemieru, nu ne tikai Sīrijā, ja? Represijas pret vietējiem iedzīvotājiem, arī tur būtu jāiejaucās NATO. Redziet, es piemēram uzskatu, ka patiešām, kas iztrūkst ANO līmeni un tādā starptautiskā tiesību līmenī, ka jābūt skaidri formulētiem, kur ir tie kritēriji, kur ir tā sarkanās līnijas, kur nedrīkst pārkāpt, kur iejaucās. Tas skaidri nav formulēts. Ka tagad tika mandāts dots, tad katra valsts, Krievijas ārlietu ministrs tādu uzstāja, ka tagad jau NATO gandrīz vai pārkāpja no mandātu. Nekas nav pārkāpts. Par to viņi politiķi strīdēsies vienmēr. Bet šeit ir jābūt precīzāki noteikti tie kriteriji, kad tā var iejaukties. Jābūt skaidri formulētam. Ko grib, vai ne? Skaidrai definīcija. Nu, tad novākt Kadafī no varas, teiksim, no varas. Viņam te jau runā BBC, tur žurnālisti runā, ka šis NATO ANO mandāts faktiski nozīmē to, ka Kadafī no varas jānāk. Tas būtībā mērķis ir Kadafī gāšana. Jā. Un vai tad ir iespējams skaidri zināms, ka tur kas nāks tajā vietā opozīcija vai tā noformējusies ir kārtīgi? Tas pieļauj domu, ka kāds jau ir paspējis piesmērēt. Es tā ļoti rupji izteicos piesmērēties tur Sarkozī kungam vai Kamerona kungam, ja, kāds jau ir paspējis būt tas, ja, kurš jau ir atrocījis piedurknis uz nākšanu vietā. Bet, respektīvi, kā jūs prognozējat notikumu tā vistuvāko attīstību? Tur bez sauszemes prasīšu jums varbūt, bet tā īsi atbildiet, laiks mums nav daudz vairs. Bez sauszemes operācijas ir iespējams realizēt to, ko viņi tur tā Līdz gala nekad neviena militāra operācija nevar notikt, ka neiziet kaimiņi. Bet viņi jau negrib Tripoli ieņemt, viņi saka. Viņi grib tikai nodrošināt nemieru. Ja runā tā, ka galīgi atrisināt visus uzdevumus, vienmēr ir vajadzīgi, lai ietu kaimiņi. Tad jūs prognozējat, ka tā būs? Nē. Es nedomāju. Viņš var ievilkties tās sauszemes intervences, tur vispār neko nevar izdarīt. Bet tikai jāsaprot, ko, vai ne? Jā, gāzt Kadafī. Gāzt Kadafī, jā. Nu var jau arī visādi ekonomiski. Viņš var mierīgi sēdēt Tripolē un... Bet es vēl visbeidzot gribu saprast par to, ko jūs domājat par Latvijas iespējamo, nu es nezinu, mēs esam NATO valsts. NATO tagad tur pārņem vadību. Nezinu, sauszemes operācijas es ceru, ka nebūs, bet nu, ja mums kaut kā jāpiedalās, mēs kaut kā tā it kā sakam, ka mēs esam par to, ka vajadzētu tur mieru, bet skaidrības nav. Es domāju, ka labāk būtu, ja mēs paklusētu. Es šī ziņā arī piekrītu, jo patiešām mums jau nav to resursu pat arī tur lāgā, ko tur varam piedalīties. Skaidrs, mēs kā NATO koalīcija un NATO valsts, mēs nesakam pret, mēs ar vārdu sakot tā klusēšanu tāpat kā vācieši kaut vai no NATO koalīcijas, bet mēs jau sevišķi, mums jau nav... Es ceru, ka jūsos ieklausīsies arī mūsu politiķi, kur varbūt dažādi iemeslu dēļ mēģinās lavierēt. Nu labi, skatīsimies, kā attīstīsies notikumi. Cerēsim, ka tas viss kaut kā normālāk beigsies nekā tas varētu beigties drūmākā scenārijā. Saku paldies Kārlim Kreisliņam, Andrim Sedlniekam.